Labrīt! Jauna nedēļa, jauns vlogs. Tu māki mīļi runāties. Man bail iet ārā, tāpēc kā ārā šobrīd vienkārši gāž. Es esmu izmirkusi. Šobrīd esmu pie Annas kustā, gaidu, kad viņa beigs darbiņu, un tad mēs brauksim mājās. Izskatos vienkārši burvīgi, bet labrīt, esmu augšā, Degusāns skrien par ritentiņu. Šodienas plāns ir paēst, tad atnāks vecmāmiņa, tad atnāks Paula, mēs patusēsim, un tad vakarā ir mazā grupa. Jā, tas ir šodienas plāns. Mēs ar vecmāmiņu izdomājam, ka mēs aizbrauksim paēst. Teikt, mēs esam The Sergio pizzērijā, kas ir tā kā ļoti krūta itāļu pizzērija, un ja jums gribas īsti itāļu picu, Tērbatas ielā 64, laikam bombīgi. Mēs ar vecmāmiņu aizbraucam visādiem veikaliem, nopirku savu drēdītes un kračīs kaut kāds mazs sīkumiņus, jaunas saules brilles arī. Visu kaut ko nopirku, kraču ļoti varš dienu, kraču, pasaka vēlreiz kraču. Un jā, teicu, esmu ceļā uz mājām, pēc aptuveni 45 minūtēm Paula pie manīm atbrauks. Un tas arī viss, jā. Mēs patusēsim, kaut ko padarīsim, tad jau būs mazā grupa. Labdiena! Jā, sen jau vairs nav rīts, ir jau pār vieniem. Re, kur ir mans suncis. Es šobrīd tecos ēst pusdieniņas. Šī diena ir praktiski pa mājām. Man šīs pēdējās nedēļas bijušas ļoti grūtas emocionāli. Eju cauri diezgan daudz visādām lietām personīgām, un man vienkārši vajadzīgs laiks, ko es varu pavadīt lasot Dievu vārdu un lūdzot un vienkārši saprotot, kas notiek un kā man rīkoties un kā man justies. Man frizūra ir vienkārši slita. Gribas arī vēl bišķi uzmazgāt māju. Tā, kad man ir brīvs, tad parasti ir tā, ka es vienkārši tīru māju, jo tā nav tāda lieta, ko es varu tur noteikt vienu dienu, kad es to darīšu, un tāpēc, tā, ka man ir brīvs, es vienkārši kaut ko tīru. Tā kā tā, tas arī ir šodienas plāns. Es izdomāju, ka es vēlos iet vannā, tāpēc man ir sagatavots daudz ēdiens un būs arī vannas bumba. Un vienkārši atpūtīšos. Ja jau šī diena ir, lai atpūstos, tad lai iet uz pilnu klapi. Ēdiens, dators, rībele, vanna. Is it a good snack? Labrīt, ārprāts, man pamosties ir pat ne tas, ka man ir grūti pamosties, man vienkārši acis deg, tā kā es jūtos nomodā un es jūtos izgulējusies. Lai gan es aizgāju gulēt pēc 11 un cēlos 5. I don't know why. Bet man acis vienkārši līp ciet. Bet, neko darīt. Tagad tādu, es tik sen old school vienkārši šie konflēki. Es tik sen viņas nebija ēdus, un tad Anna vienu dienu viņus atnes mājās, un es tā kā apēdu. Tagad es nopirku savu paku un vienkārši
katru rītu brokastīs. Bet ja es paēdīšu, sataisīšos un tad jau uz darbiņu. Esmu ceļā uz mājām, esmu vienkārši pārgrus, mēs šodien pārdevām 205 tējas un kafijas. Es esmu vienkārši, mana labā kāja vienkārši atsakās dzīvot. Viņa tā kā pēdējās 4 stundas sāp vienkārši uncontrollably. Tā, ka man gribas raudāt, es Sandai kādas 20 reizes pa pēdējām 4 stundām paspēju pateikt, ka man reāli velkas pinkšķi, kā man sāp tā kāja. Un tad ar to kāju jāvelkas uz mājām ar sabiedrisko. Man šeit dziesma dēļ sāk vienkārši visur ir cilvēki, visur ir mašīnas, nekam nekur nav vietas. Man gribas raudāt. Ir vēls, tiešām vēls. Un es došos gulēt, jo rīt priekšā ir superīga diena. Un diena pēc tam. Šis atlikušais vlogs būs diezgan interesants, pēc ka protams, ja es filmēšu, jo, mēs jau zinām, man rīt pie maniem brauks Kristiāna, un tāpēc pirms tam es gribu pamosties kaut cik laicīgi, ņemot vērā to, ka ir 12:30. Es uzliku monētāju uz 9, lai ir tās 8 stundas un bišķi rezervīte, jo es ļoti ilgi nemāku aizmigt. Nemāku, tas izklausījās tik lame, bet es tiešām nespēju aizmigt. Tā kā man ir jābūt vienkārši sleep deprived on a whole new level, lai es reāli aizmigtu uzreiz, kad es eju gulēt. Parasti 20 minūtes nevar aizmigt. Tā ir ikdiena, vienkārši norma man. Tāpēc es vienmēr savu dodu rezervīti. Un tad es pamodīšos un gribas bišķi arī piekaut māju un tā. Tad jau Kristiāna brauks ciemos, tā kā cerams, ka es neaizmirsīšu filmēt, jo ja es neaizmirsīšu filmēt, tad būs ļoti labs vlogs. Wow! Tad, kad es tikko pamostos, man vienmēr izstāsta vienkārši bombīgi. Es tikko pamodos, ne tikko, pat es esmu augšā jau kādu laiciņu, vienkārši es vārtījos gultā. Tāpēc tagad es celšos, palasīšu mazlietiņu, un tad jau ir jāiet arī sākt kārtot, tīrīt, un pēc dažām stundām jau Kristiānai vajadzētu būt klāt. Viņi saprot. Sveiki! Like and subscribe, follow in Insta Sandija Bula. Es domāju, ka tu mani plago, bet tu plago sevi. Nesmies. Čauka, Paula. Jā, čau. Kas ir mana čauka? Kāpēc jūs neskat, ka man čauka ir tās briesmīgi? Mēs tagad esam ceļā uz Kristiānas tantes mājām. Es nezinu, vai es patīk detalizēt, vajadzēja pateikt. Kroči svētīgi mājās. Un tad es braucu mājās, un tad es eju gulēt. Esmu mājās, un cik smieklīgi ir tas, ka es patiesībā ļoti maz no šodienas filmēju. Salīdzinoši, jo, reāli bija tā, ka mēs vienkārši ar Kristiānu norunājām pirmās dažas stundas, cik 3, 2,5, vienkārši pļāpājām, un it makes sense, jo, cik reiz pateikšu, mēs ļoti rēti tiekamies, tā kā tiešām 2-3 reizes gadā, un mēs arī varbūt reizi, citreiz mēs biežāk facetēmojam, citreiz mums tā, ka mēs varam 2-3 mēnešus nefacetēmot, un tad ir tā, ka tu vienkārši stāsti visu, kas ir noticis, un mēs ļoti ilgi runājāmies, un bija ļoti forši, vienkārši nesnāstot daudz filmēt. Iespējams, ka svētdien mēs arī tusēsim, bet noteikti nākamajā vlogā viņi arī būs, ja mēs jau esam saplānojuši, ka mēs nākamnedēļ varētu vēl satikties. Tā kā tā, un teicu, es mājās, un man vajag izkārtot visas lietas, ko es nopirku, tā skaitā priekšdegū, un vienkārši tīrīšanas līdzekļus un tā tālāk, tā kā laiks krāmēt.
Labrītiņ! Man jauna auskara ir vienkārši bombīgi. Man arī jauna kleita. Es esmu šodien vienkārši visa melnbaltā un strīpās. Es mīlu strīpas, es nezinu, kas man ir. Un man ir ļoti iepacies nesāt melnbaltas drēbes. Bet jā, es tagad izvedīšu sunci un pēc tam man būs mamma pakaļ un mēs brauksim uz kalpotāju sadraudzības nometni. Es neatceros, es jums jau parādīju savus jaunās saules brilles, bet kā jums vispār patīk tas, ka tagad vasaras laikā ir reizi nedēļā video un ir vlogi? Es zinu, ka jūs gribētu, lai video ir 2 reizes nedēļā un lai autosarunas nāk atpakaļ, bet diemžēl to grafiku, kas man šobrīd ir, tas ir neiespējami. Es nevaru neatrast brīvu laiku, ne spēku tam, lai reāli apsēstos, uzfilmēt video, pēc tam apstrādāt. Un es nebraucu pietiekami daudz ar mašīnu, jo pat šodien, kad man tā kā ir iespēja braukt stundu ar mašīnu, vienalga mēs izdomājam, ka mēs brauksim ar mammas mašīnu. So, it's just how it is. Sauc viņu, lai viņš to skatās. Vienkārši. Labi, tagad tu būsi vlogā. A queen. Es esmu mājās. Ir jau vēls. Iešu gulēt. Rīt jāatcerās uz draudzi. Vajadzētu doties Čučiņā. Rīt arī būs forša diena. Pēc dievkalpojuma ar ūdens kristības. Arī tā skaitā maniem draugiem, tā kā aiziešu uz viņu ūdens kristībām. Pēc tam mēs atkal kristījā tiekamies. Ārprāts, es iztos tik ņirdzīgi. It's a look. Mēs esam ceļā. Pakaļ vectētiņam. Patīk, kā tu nenāc kadrā, labi. Es turēju vēl vietu. Jā, mēs brauksim pakaļ vectētiem un tad uz draudzīti. Mana balss ir vēl aizvien tā kā rīta balss. Labadiena! Tu neko neredz, vai ne? Es jau tā padomāju. Mēs iesim nopirkt kaut ko garšīgu ēdamu un taisīsim filmakaru. Jā! Oi, nebeidz filmēt. Lol! Mums būs movie vakariņš, skatīsimies filmu, rekurēdienas, jēj! Labiņ, mēs dosimies gulēt. Paldies, ka skatījāties šīs nedēļas vlogu. Es ceru, ka jums patika. Es vairs neceros neko interesantu, ko es darīju, bet gan jau tāpat bija labi. Un tad jau tiksimies nākamajā nedēļā, nākamajā vlogā. Čau!